Sveiki! Mani sauc Juris Litšenoks, esmu Rips & Roka restorāna šefpavārs, un šodien gatavošu slavenos turku saldumus. Es gatavošu divas lietas. Viens būs spinātu biskvīts ar vaniļas krēmu un pašu populārāko turku desertu, kas ir lukums. Bet es gatavošu tieši rahat lukumu, kas ir ar citrusaugļu sulu un citrusaugļu miziņām. Sākšu ar cukuru vārīšanu. 5 glāzes ar cukuru un 1 glāzi ūdens mēs savārīsim, lai ir tāds cukuru sīrups. Tālāk ņemam 1 glāzi kartupeļu miltu un 1 glāzi ūdens, kas pievienosies klāt pie tā cukuru sīrupa, lai iebiezinātu, uztaisītu tādu cukuru sīrupa un ķīseļa konsistenci. Tad cukuru sīrupā ierīvējam iekšā 1 apelsīna miza. Viņš ievārīsies un būs ļoti stipra apelsīna garša. 1 laimu. Tagad iespiedīsim pie tā cukuru sīrupa klāt apelsīnu sulu un laimu sulu. Tālāk mēs taisīsim spinātu biskvītu kūku. Sākumā mums vajadzēs saputot 2 olas ar cukuru līdz krēmīgai konsistencei. Pie savārījušās cukura pieliekam briedināto kartupeļu cieti ar ūdeni. Pirms tam kārtīgi izmaisam, lai nav nosēdumi, lai ir viendabīga konsistence un uz mazas liesmas atstājam, lai reducējās. Tālāk ieliejam 50 gramus augu eļļas katliņā, uzkarsējam un laucēsim spinātus. Tādējādi mēs spinātiem iegūsim pastiprinātu zaļo krāsu, un viņi paliks mīkstāk, lai sablenderētu, un vairāk biskvīts paņemtu tieši zaļo krāsu. Noplaucētos spinātus liekam blenderī un pieliejam pusi no uzputotās olas ar cukuru. Liekam klāt sakūto spinātu masu. Putojot pieliekam klāt tējkarot cepamā pulveris un 100 gramus miltu. Spinātu biskvīto pieliksim vaniļas pāksti. Biskvītu lejam uz cepamā papīra, izlīdzinam, lai viss biskvīts ir vienmērīgs. Un liksim krāsnī uz 175 grādiem 10 līdz 15 minūtes. Priekš vaniļas krēma atdalam olu baltumu no dzeltenuma un pievienojam saldo krējumu. Vaniļas pāksti. Turcijā vaniļa ir diezgan populārs produkts, ko viņi izmanto ļoti daudz desertu receptēs. Prātīgi izmaisam un liekam ūdens peldē karsējam līdz iebiezinās. Un būs krēmīga konsistence. Tā. Mūsu rahat lukums ir gatavs. Lejam viņu paplātē ar pergamentu. Principā rahat lukums ir tāds tikai tā kā pamata bāze visiem turku desertiem. Un ja iemācās taisīt šo, tad var teikt, ka jūs mākat kādas 650 turku desertu receptes. Jo viņiem visam bāze ir viens cukurs, kartupeļu ciete un pārējais pēc radošā gara pieplūduma spēka. Tā, liksim leduskapī. Tālāk liekam putoties saldo krējumu 200 gramus un 2 ēdam karotes pūderu cukuru. Kamēr piezinās vaniļas krems, sasmalcināsim lazdu rieksus, kas būs paredzēti priekš tam rahat lukumam panējumam, kur ies lazdu rieksti ar pūderu cukuru. Liekam klāt 1 ēdam karotes sviesta un 2 ēdam karotes miltu. Kārtīgi samaisam. Biskvīts mums arī gatavs. To mēs mazliet ierulēsim. Un apseksim ar dvieli. Lai viss mitrums, kas viņam tagad nāks ārā, viņš padarīs to biskvītu pufīgāku. Tālāk krēmu ātrajā variantā liksim ledus peldē, lai
viņš ātrāk atdziest un varam pievienot viņu putu krējumam. Pievienosim ūdens peldē saputoto vaniļas un saldā krējuma masu pie putu krējuma. Gardā vaniļas pāksts un saldā krējuma putu krējuma masa ir gatava. Mūsu rahat lukums ir gatavs. Sagriezīsim. Ļoti ķepīgs. Turcijā no šīs masas viņi veido visādas figūras. Tur viņiem ir speciāli tāds karstais gaiss, ko viņi pūš iekšā tajā cukura masā. Viņi uzpūšās un tad viņi var veidot tur kaut kādas kukurūzu vālītes, kas ir taisīti no cukura. Tā masa virpuļu konfekts, kas ir uz kociņiem, ir taisīts no šādas masas, kas ir turku populārākā lieta. Panējumu var izvēlēties pašiem, kādi gribās. Var ņemt lazdu riekstus, ķirbi sēklas, saulespuķu sēklas. Tagad paņēmām to spinātu biskvītu. Iztinām no dvieļa. Šai kūkai arī formas var veidot visdažādākās. Šajā gadījumā mēs viņu taisīsim kārtās. Un, principā, ieliekam leduskapī uz kādām 10 minūtēm. Kūka ir sastingusi leduskapī. Te ēst pārtraukums ar draugiem un turku saldumiem. Lai labi garšo!